Jūs jau gaida, tāpat arī Igo Jāpiņš, pats sacensību ilgadējais. Šo sacensību rīkotājs arī pasniedz medaļas un priecīgi arī mūsu bijušās riteņbraukšanas cienījamās braucēji arī. Arī Sergejs Kudļukovs pasniedz medaļu, kā visi personas arī. Ir atrasta pase, tā kā ļoti svarīgs dokuments, atrasta pase, kas būs informācijas centrā, un Gatis Lorents ir pazaudējis savu pasi, un tā ir pieejama informācijas teltī. Šeit droši arī medaļas Igo Jāpiņš arī pasniedz tās šo sacensību. Rīkotājs, ilgadējs rīkotājs, arī kalnu riteņbraukšanas kustības maratona aizsaucējs Latvijā. Droši dodamies pēc godam nopelnītajām medaļām. Jūs visi esat tās pelnījuši. Arī Ganina Aleksandra mūsu arī bijusi izlases riteņbraucējs, arī laudas panākumus sasniegus arī viņa jums pasniedz medaļas, tā kā tiešām skaists skats šeit un medaļu saņemšanas vietā drošības arī nav saņēmuši medaļas, tās varat saņemt par godam veiktu trasi. 32 kilometri visiem aiz muguras, lieliem un maziem, veciem un jauniem, visi, kas to ir pievarējuši, jūs esat lielākie palači, un šī diena jums pavisam noteikti ir piepildīta. Jāatgādina, kad mums sākās šīs dienas Toyota Rīgas velomaratons. Tas sākās ar distanci sportistiem. 80 km garajā distancē uzvarēja Lietuvas braucējs Pauļijus Šiškevičus, apsveicot mūsu Klāvu Rubenu un Denu Kaņepēju, bet tautas distancē Jūris Mikulēns izgriez pogas finiša spurtā. Tā kā šāda statistika, bet pēc kāda laiciņa, kad būs jau safinišējuši lielākā daļa dalībnieku, arī sāksies apbalvošana.